putniņu. Mēs vispirms uztaisīsim oliņu un pēc tam ar 2 pirkstiņiem izveidosim no oliņas spārniņus, astīti un knābīti. Sasildīt un samīcīt, saspiežam stipri un sildam silti. Pārliekam otrā plaukstiņā, paslēpjam, saspiežam, sildam. Liekam otrā plaukstiņā, paslēpjam stipri, saspiežam cik spēka. Un sildam silti. Un esmu gatavs pārvērsties par putniņu. Tā, parādām savu plaukstiņu, liekam plastelīnu uz plaukstiņas, atceramies pirkstiņi kopā, viņi skatās uz leju, lai mums plaukstiņa būtu tāda stipra. Otru plaukstiņu paceļam gaisā un tagad laižam lejā. Un ripinam bumbiņu. Ar otru plaukstiņu atkal piespiežam ar spilventiņu. Redzi, mani pirkstiņi ir katrs uz savu pusi. Un tagad es griežu apkārt un kustinu pirkstiņus. Man taču nav nekas, man jau nav. Paskaties, kurā plaukstiņā man ir? Kurā plaukstiņā man ir? Šitajā? Nē. Šitajā? Bumbiņas taisam oliņu. Ja, kā tad mēs šurpu, turpu. Putniņam ir astīte. Visiem izdevās astīti uztaisīt. Tā, bet tagad no sāniņiem. Tā, tieši tāpat izvelkam spārniņu. Тонкими движениями делаем, вытягиваем клювик вперед, да? У меня получается голова. Голову. И теперь вытягивай, смотри. У меня же пальчики большие. Смотри, вот один раз сжимаю и теперь второе сжимаю. Jā, ļoti labi. Marko, paskaties, kā Marko. Tā, tas ir Marko, te ir Samirs liek. Jā, Sava, Leila, Jegors, Aleksa un Dāvids. Nu, re, visi putniņi salido. Iebīdām krēsliņu. Samir, iebīdām krēsliņu. Un ko mēs